Jūnijā Latvijas Hipotēku un Zemes bankas klientu klubs Mēs paši izsludināja projektu konkursu vairākās Latvijas pilsētās un novados. Hipotēku banka aicināja ikvienu pieteikt savu projektu, pretendējot saņemt bankas finansējumu līdz 400 latiem. 25. jūlijā Daugavpils novada domes telpās sapulcējās goda ekspertu komisija no Daugavpils un Ilūgstes novada, kā arī neatkarīgie eksperti, lai vērtētu iesniegto projektu idejas un atbilstību nolikumam. Prioritāri tika atbalstītas ieceres, kas saistītas ar apkārtnes labiekārtošanu, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, sabiedriskā labuma vairošanu un izglītošanu. Tās vajadzības visur ir plus mīnus vienādas, jo visur ir bērni, visur ir pietiekami daudz arī maznodrošināto cilvēku. Visur cilvēki grib, iemācīties kaut ko vēl, kaut ko jaunu apgūt. Nav tā, ka teikt, ne, ir kaut kā tā, un citur atkal tādu projektu nav. Viņi visi daudz maz ir līdzīgi, bet viņiem visiem ir tāda viena tā lielā pluszīmīte, ka viņi nav uz to, lai man būtu labi, bet lai mums visiem būtu labi. Kopumā atsaucība bija liela, tika iesniegti 57 projekti. Pēc rūpīgas vērtēšanas konkursa pirmajā kārtā tika atbalstīti 3 projekti kopsumā par 1173 latiem. 373 latus ieguva Paula Sukatnieka muzeja apsītes iesniegtais projekts Goda vārti mūža darbam. Projekts paredz Ilūgstes novada vietē izveidot pazīstamā vīnogu selekcionāra Paula Sukatnieka selekcijas centru, kurā tiks veidots plašs vīnogu dārzs. Piešķirtie līdzekļi tiks novirzīti slavenā dārza ieejas vārtu izveidei, kas kalpot kā reklāma un aicinājums apmeklēt šo vietu. 400 latu atbalstu ieguva Daugavpils pilsētas 12. pirmsskolas izglītības iestādes projekts par velo pilsētiņas izveidi iestādes teritorijā. Velo pilsētiņā tiks iegādāti 6 divriteņi un aizsargķiveres, lai bērni iegūtu pamatzināšanas par ceļu satiksmes noteikumiem praktiskās nodarbībās. Tāpat 400 latu lielu finansējumu ieguva Daugavpils novada Taboras pagasta pamatskola, kuras mērķis ir iegādāties veļas mašīnu. Tas atvieglot audzinātāju darbu, kurām nereti nāks pašām mazgāt bērnu drēbītes, jo vairums audzēkņu nāk no maznodrošinātām ģimenēm. Papildus tam plānot skolas rotaļu laukumā uzstādīt slīdkalniņu. Tiem 19 projektiem, kuri tika izvirzīti kā labākie, bet kuriem neizdevās vinnēt pirmajā kārtā, vēl ir iespēja to iegūt projektu reģionālajā kārtā. 1. augustā mums ir projektu konkursa 2. kārta, kurā mēs vērtēsim Daugavpilī iesniegtos projektus, vērtēs mūsu eksperti no Krāslavas norēķinu grupas, mūsu Krāslavas klienti un Daugavpils klienti vērtēs Krāslavas iesniegtos projektus. Un tā mēs iepazīsimies ar to, ar ko elpo kaimiņi, kas ir kaimiņiem svarīgi, un tad viens otram mēģināsim palīdzēt, dalīsimies. Kopumā uz bijušo Daugavpils un Krāslavas rajonu bankas piešķirtais finansējums ir 6000 lati. Ar šīs summas palīdzību tiks atbalstīti vēl vairāki projekti ar mērķi veidot sabiedrisko labumu kopienās.